Sveiciens visiem skatītājiem. Šodien mums ir īpaša diena, jo šodien ir gaisā pirmais retrīts Instagram lives. Tas ir arī man personīgi pirmais lives. Es nezinu, kā mūsu šīs dienas viesim, Irīnai Bērziņai, vai šāda pieredze. Čau, Irīna, kā tev pieredze ar laiviem? Čau, nē, šī man ir pirmā pieredze. Līdz ar to, tā kā pirms šīs sarunas man tā kā bija nedaudz tāds kā neliels satraukumiņš, jā, bet tad es sapratu, ka tas jau ir arī par to atbilst arī attiecīgi mūsu tēmai, jā, kā būt tajā plūsmā, un ja mēs esam savā plūsmā, tad mēs arī pa lielam izejam un saskaramies katrs ar tiem satraukumiem, ar to kaut kādu iekšējo pretestību, ar bailēm, ar kaut kādu pārkāpšanu, kaut kādu sienu pārkāpšanu, kaut kādu pārkāpšanu saviem principiem un savām līdzinējām kaut kādiem programmām vai kaut kādām domu formām, pārliecībām. Jā, tas ir tā kā izaicinājums, un es ļoti priecīgi un gandarīti, kad mēs varam parādīt, ka tomēr var, ja neskatoties uz kaut kādām bailēm, nedrošību pārvarēt un iet un arī vienkārši darīt. Darīt. Jā, man liekas, tie arī forši ieskicēja šīs dienas tēmu, jo mūsu pirmais lives mums visiem būs kā ievads plašākai diskusijai, kas notiks ceturtdien, Labotības kluba ietvaros ar Labotības kluba abonementiem. Un šodiena būs tāds kā neliels apskats par to, par ko mēs vairāk runāsim ceturtdien, kad būs plašāka saruna man ar Irīnu jau, un pēc tam visi Labotības kluba abonementi, eksperta abonementi varēs iesaistīties diskusijā, un tā tēma, par ko mēs gribam šoreiz runāt, ir tieši šī plūsma, radošums, kā kļūt par radītāju, jo droši vien, kad saka radošums, daudziem varbūt uzreiz ir līdzīgas asociācijas, kā man sanāk bija, kad es nedziedu mūzikas, es nespēlēju, nezinu, dzēju, nerakstu un nezīmēju. Gleznošana arī nav mana lieta, tātad skaidrs, ka es neesmu radoša. Un tad ir vēl tādi uzstādījumi, ko es daudzies garīgajā vidē esmu dzirdējis par radošumu, ka tātad tas nozīmē radīt, nozīmē būt plūsmā, un ja tu esi īstā plūsmā, tad viss notiek viegli un kārtojās pats no sevis, un principā, ja tu ej tādā to īsto ceļu, tad viss ir ārkārtīgi viegli un plūstoši. Un Irīna, tu esi kvantu psihologs, tu lasi arī Akašas kronikas, un tikko es redzēju, ka tev bija arī posts, ka tu esi novadījusi pāri pa 1500 sesijām, ja es nemaldos. Un droši vien, ka ikdienā tu arī jau daudz saskaries ar šo tēmu, jo tiešām cilvēki šobrīd maina dzīves un meklē jaunus veidus, jaunus sākumus, un tad šie visi jautājumi rodās. Un varbūt tu no savas pieredzes vari padalīties, kādi ir tavi novērojumi un pārliecības tieši par radošumu, kā kļūt par radītāju un sajust to plūsmu, jo daudziem liksies, ka jā, nu varbūt tā ir, bet es īsti neko nejūtu, bet dažkārt varbūt mēs vienkārši tās zīmes neredzam. Jā, pastāstī, kāda ir tava pieredze un redzējums par šīm tēmām? Pie manis nāk, tas ir viens no top pieprasījumiem, jā, cilvēki, kas pazaudē sevi, meklē sevi, grib sajust vispār kaut ko, jo mūsu tas ritms, kurā mēs esam, tā kā vāveres skrējiens, jā, tas, kurā esam iekļuvuši, ir būtībā ļoti tendence uz kaut kādām bailēm, uz kaut kādu attālināšanos, asociēšanos no sevis un citu dzīvi dzīvošanu, jā. Savukārt plūsma, jā, ir par to, lai dzīvotu tieši savu dzīvi. Jā. Tā nav kaut kāda mistiska vieta vai kaut kāds formāts. Jā. Tā plūsma būtībā ir pieejama katram cilvēkam. Tas esi tu, īstenais tu, bet tu viņu nesasniegsi, līdz tu nesavienosies ar sevi. Jā. Sajust sevi, saprast sevi, sadzirdēt sevi. Tas ir pieejams, tā ir bāzes programma, ar kuru mēs te nākam. Jā. Bet kopš tā brīža, kad mēs ienākam šajā pasaulē, jā, kopš dzimšanas būtībā mēs sākam no tās attālināties. Un tagad mostoties, mēs atkal sākam meklēt, kur tad ir tas ceļš. Jā.
Un tad, kad būtībā tā plūsma, tas nav kaut kas mistisks, jā. Uz to es gribu vērst uzmanību un saprast, gribu tā kā parādīt un lai cilvēki sāk apzināties, ka tas jau ir, tas nav kaut kur, to nevar iedot neviens meistars, to nevar iedot neviens speciālists. Tas jau ir tevī, viņa nav ārpus. Jā. Un plūsma ir dzīvība, plūsma ir par dzīvīgumu, par paplašinājumu, par to, ka vienkārši tev nav jautājumu. Ja tu gribi, tad tu ej un dari. Par to darīšanu tas ir cits, ja tur ir kaut kādas programmas, bailes, bet tas ir tik maz svarīgi, jo šobrīd tas ir, ka mēs esam ļoti lielisks piemērs, jā. Tad, kad tu esi savā un tu vēlies, lai tie cilvēki palīdzēt tiem cilvēkiem saskatīt, saklausīt sevi, jā, tas ir iespējams un tas ir ļoti vienkārši. Tas ir jau tavās bāzes uzstādījumos, jā, šī plūsma. Un tas radošums rodās tad, kad tu esi saslēgumā ar sevi. Jā. Tas ir tas pats, kas man atnāca šodien arī ar klientu strādājot, tāds viens apzīmējums, tā kā tu esi iPhone vads, ja, kas nav pieslēgts ne pie kā mētājies, tur istabā no viena stūra uz otru, tevi tur pārnes, kaut kur paspārda, un tev ir tādas skumjas iekšējais tukšums, varbūt kaut kāda atsešinātība, nevajadzības sajūta. Ja. Nu, kam tad es esmu? It kā pat telefona nav, un ja ir arī telefons, tad nav kā viņu iedarbināt. Ja. Un plūsma ir par to, ka tu atrodi savu elektrības vārdu, to būtībā, to pieslēgumu, ja, to rozeti. Un tā ir katram. Ja. Līdz ar to šis dzīvīgums, kas rodās no tā, kad mēs savienojamies ar sevi, viņš arī atver mūsu patiesos potenciālus, un tad mēs skaidri spējam saskatīt savu ceļu, skaidri saprast, ko mēs nesam vispār šajā pasaulē. Un tas nenozīmē, ka tagad man ir jāstrādā ar cilvēkiem, tagad visus jādzied, un es tagad ļoti būšu tur redzams, jūtams un ļoti svarīgs. Ja? Tas ir par to, tu vari būt arī sētnieks, bet dzīvot savā plūsmā un riktīgi kaifot no tā, kad ielas ir tīras. Ja? Tas ir par to. Tev nesen bija arī tāds posts par kā tad, par tām lietām, kā tad īsti atrast, kas ir tie tavi talanti vai tās jomas, ko es varētu attīstīt, jo kā tu arī teici, ka tu vari būt sētnieks un varbūt tev tiešām, nezinu, vienmēr ir paticis būt laukā, svaigā gaisā. Es nezinu, godīgi sakot, man piemēram patika bērnībā laukos grābt lapas. Man tiešām tas patika. Es nezinu, vai es būtu sētnieks, bet tā daļa man patika un tev bija ielikts tāds kā maziņš pa solīšiem step by step guidance, kā tu varētu aptuveni nojaust, kas ir tie tavi talanti vai patiesās intereses, kas jau principā iezīmējās bērnībā. Varbūt tu dažos vārdos arī pastāstīt par to, kā cilvēkiem, kuri vēl joprojām tā kā, jā, viņi kā saprot tā plūsma dzīvības enerģija, bet tad kurā virzienā viņi virzīt, kā man vispār to saprast? Sākumā tur ir tāds, lai tiktu tai plūsmai tuvumā, pirmkārt ir jābūt apzinātība, ka tu vispār gribi to, ja? Ka tu esi gatavs atvadīties no veciem stereotipiem, no vecām programmām, no veciem kaut kādiem uzstādījumiem un pat beigt dzīvot svešas dzīves. Ja? Tad, kad tu esi gatavs, tev ir gatavība, tev rodās apzinātība, ok, es tā negribu, pa vecam es vairs negribu, ja? Pa jaunam es nemāku. Un tad, kad tu esi tajā nulles punktiņā, tad ir iespēja iziet un tad parādās vislielākais potenciāls, ja? Tās bāzes mūsu būtībā tie uzstādījumi, ja, kas mūsu tie talanti, viņi izpaužās jau pašā bērnībā. Kopš mēs piedzimstam, cits tur, piemēram, ļoti labi lasa, cits tur ļoti labi sporto, ja, un tādā formā mēs tā kā arī sākam izpaust, jo līdz 7 gadiem mēs kā bērni esam visatklātākie, vistiešākie, mēs nemelojam sev. Un plūsma ir par atklātība pret sevi. Ja tu neesi atklāts, jābūt gatavam beigt sev melot. Arī sīkumos, jā. Arī par to, kad, ja tev, piemēram, tu sēdi restorānā, vai vienalga atnāc pie draugiem, te uztais sēdienu, tu saki, kā garša, ļoti labi, jā. Kaut kā tu saki, jo, Dievs, tu vairs negribu šo, jā. Gatavam būt arī tādos sīkumos nemelot sev. Un tad, kad tu esi gatavs, tu esi atvērts
sev, ja, tu pieņem sevi, jā, ir arī vājās puses, jā, man tur negribās kaut ko darīt, jā, es tur varbūt neesmu perfekts arī, jo tas tā arī ir kaut kāda attiecīgā programma, jā, kas mums ļoti norobežo un liec vispār attīstīties, jā. Un tad, kad mēs atzīstam un redzam sevi jebkādu, bet patiesu, jā, es esmu vājš, es nespēju, jā, un tad tas ļauj mums meklēt kaut kādu palīdzību vai kaut kādas atbildes saņemt. Un ja mēs saņemam atbildes un palīdzību, būtībā visa telpa sāk mums palīdzēt. Ja? Un, bet atgriežoties jau aizplūdu, par to var runāt ļoti ilgi. Bērnībā mums iedod tos bāzes uzstādījumus, uz ko tev jāvērš sava uzmanība. Izpētot savu bērnību, mēs varam saprast, kaut ko izrakstīt priekš sevis, līdz laikam bija no 0, no dzimšanas līdz pat 13 kaut kādiem gadiem, tad jau iestrādājās tās iezīmītas, tu sāc viņas tā kā piedāvāt cilvēkiem neapzinoties, jā, tev, piemēram, tā kā man, piemēram, bērnībā bija, es tur varēju pagalmā visu savu brigādi savākt, un tad mēs tur spēlējām dažādas spēles, un es saprotu, ka es esmu riktīgi organizēties, jā. Kopš, ja es tagad atskatos, tajā brīdī es nesaprotu, man vienkārši likās tas ir dabīgi, jā. Bieži vien tās lietas, ko mēs tā kā mums dabīgi sanāk, viegli sanāk, mēs viņas, nu tā taču visi var, nē, tā nevar visi, jā. Un tad, kad tu ieraugi tās lietas sevī, apskaties, tagad var vienkārši pierakstīt, izrakstīt, tās lietas, kas tev sanāk dabīgi. Piemēram, kaut vai tā ēst gatavošana, tev, piemēram, ļoti patīk, jā? Tu vienkārši izraksti to. Es gatavoju ēst, piemēram, citi tā negatavoja, jā? Kas sanāk viegli, dabīgi, līdz ar to, balstoties uz to sarakstiņu, kas tur būs, mēs jau varam skatīties uz kaut kādu virzienu, uz ko mēs varam virzīties, bet tas viss nāk komplektācijā ar to, ko es iepriekš minēju, to godīgumu pret sevi, ja, to sevis sajūšanu, būs gatavam dzīvot savu dzīvi, uzņemties atbildību. Tā arī uzņemoties atbildību, tas nozīmē, ka tu esi gatavs kāpt pāri visām savām bailēm, ja, kāpt pāri visām savām programmām, kaut kādām svešām. Bieži vien mēs pieņemam vecāku dzīves, sākam dzīvot vai kaut kādu slavenību dzīves, jā, gribam izpatikt un visādi citādi ietverties, bet tas nav tavs, jā. Varbūt tā kā kaut kad man bija iespēja izlasīt rakstu, es saskāros ar tādu, ka cilvēks, sieviete bija uzstādījusi sev, es gribu jahtu, es gribu pelnīt, jā. Viņa, protams, nonāca, jā, tā kā stiprs cilvēks savu gribas spēku trenējot, viņa dabūja to jahtu, viņa saka, es braucu tajā jahtā. Un kas notiek? Es esmu laimīga? Nē, man ir tukšums, jā. Un tajā brīdī notika tas, ka cilvēks, tā kā tas pielīdzinās varbūt ietriekšanai betona sienā, ja, kad viss, man ir tā jahta, uz ko es esmu gājis, esmu ziedojis kaut kādus gadus, ja, es esmu gājis ne tur vispār, tā vispār nav mana vēlme, ja, nav mans sapnis, kaut kur noskatījusi, tā tad, ja ir jahta, tad ir laime, tad ir prieks un vieglums. Mēs jau visam meklējam to prieku vieglumu, ja, tieši to, ko dod tā plūsma. Ja? Plūsma ir par to, par brīvību. Plūsma ir katru dienu celties un teikt, jā, labrīt, diena, es esmu te, ja? Es esmu gatava tev dot, ko tu man esi sagatavojis. Ja? Tas, ko telpa, paļāvība telpai un zināšana, ka vienkārši, lai kas arī notiek, viss notiek priekš tevis. Nedalot, protams, arī neveidojot kaut kādas dualitātes. Tas ir slikts, tas ir labs, tu vienkārši pieņem ar pateicību. Un nav tur tāda pateicība, kā mēs, paldies par ēdienu, tā ir bāzes, bāzes uzstādījums, kas ir jābūt katram, ja, bet to nav nepieciešams skandināt katru dienu. Ja. Tu vari vienkārši būt sevi pateicīgs par to, ko mums dot māte zeme, telpa, visums un daba un visi tie cilvēki, ar ko tu iedarbojies. Ja. Lūk, un atkal es aizplūdu. Un šobrīd... Jā, tās bāzes lietas, kas tev ir ieliktas, atgriežoties pie tām bērnības uzstādījumiem, viņas attīstās un no 13 līdz apmēram 30 gadiem viņas sāk nostiprināties. Tevī telpa sāk vēst, tu sāc mācīties attiecīgās profesijas un var arī pat dienu nenostrādāt, ja? Bet tāpatās tev tas priekš kaut kā ir nepieciešams, jā. Un tad, kad mēs sākam skatīties nevis tieši, juristu, kāpēc, ko es ar to juristu, man vairs tas neinteresē, jā.
Bet varbūt tā jurisprudence dot izpratni par kaut kādām lietām. Jā. Piemēram, tā kā es esmu pabeigusi tehnisko universitāti, tehniskais tulks, būvniecība, tulkošana, viss tur nevienu dienu neesmu strādājis tajā profesijā. Bet es tagad saprotu, kāpēc tas bija nepieciešams. Tas man iemācīja tulkot, un tur ir dažādi tulkošanas veidi. Ja? Tur mašīna tulkošana, tur mutiskā tulkošana un dažādi vēl citādi veidi. Ja? Un šobrīd es saprotu, kā tā zināšanas tajā brīdī, tā sapratne, tā izjūta pret to mācību, kā šobrīd es tulkoju tās enerģijas, es tulkoju dažādas arī izpausmes cilvēka ķermeņos. Ja? Man tas nāk vienkārši tā kā dabīgi. Ja? Un tas arī viens no veidiem, kā mēs varam salikt savu to puzlīti. Ja? Pasēžam, parakstam un tad paskatāmies, kas tur iznāk. Ja? Jā, un tur arī minēja, tad, kad nāk tā plūsma, tad mums ir jāsatiekās ar savām bailēm, kaut kādiem ierobežojumiem, programmām tā tālāk. Kad runā par plūsmu, tad daudzreiz gan latviešu, gan ārzemju dažādos avotos esmu redzējusi tos tādus saukļus vai tos quotationus, kas visur ceļo, ka, ja tu esi plūsmā, tad viss notiek viegli, ja tu aptuveni, ja tu esi tajā īstajā virzienā, tad visa pasaule sadodās rokās, lai tev palīdzētu. Un to dažreiz, man liekas, cilvēki notulko, ka tā tad viss būs ļoti viegli. Ja es eju īstajā virzienā, tad viss vienkārši tā kā, nezinu, ieskāpa sviestu, bet savukārt tas, ko tu teici, ko es arī esmu pieredzējusi un arī pie tevis sesijās esmu strādājusi, ka jā, tev visa pasaule sadodās rokās, bet dažreiz tā sadošanās rokās ir tā, lai tu, nezinu, lai tevi varbūt sajūta būtu, ka iedzem tevi stūrī, lai tu paņem savu spēku atpakaļ, lai tu notici sev, lai tu nostājies par sevi, ka tās transformācijas tikt ar bailēm, kaut kādām programmām, ierobežojumiem, viņas, viņas jau nav vienkāršas un viņas nav vieglas tā kā uzreiz. Un tur, man liekas, cilvēkiem dažreiz rodās tāds pārpratums, ka ja tu esi tajā plūsmā, tev atnāk kaut vai tā doma, ko tu gribi darīt, ka uzreiz tā kā viss aizies. Un ja viss uzreiz tā kā pavisam viegli neaiziet, tad droši vien tā nav mana lieta. Ko tu varbūt vari pateikt par to no savas pieredzes? Nu jā, plūsma, tas arī, tā kā es tev piekrītu, kad ļoti liela daļa cilvēku domā, kad, tagad es kaut parēdi kā šļūts, tā es aizēju, tagad es esmu vieglumā, priekā, visu laiku ir tas piepildījums. Neaizmirst, ka mēs nākam šeit uz zemes, augt, attīstīties. Evolūcija nozīmē nepārtraukta transformācija, nepārtraukta attīstība. Un transformācija nav nekad viegla, nekad, jā. Un tad, kad mēs esam apzināti, plūsma ir par apzinātību, jo tikai apzinātība spēja tevi novest mirklī šeit un tagad. Plūsma ir par šeit un tagad. Tu nevari būt plūsmā, dzīvojot pagātnē, dzīvojot nākotnē. Tas nav iespējams. Plūsma ir te, kur tu esi, jā, es esmu. Un no brīža šeit, tad, kad es esmu, man ir spēks, man ir enerģija. Un es spēju skaidri saskatīt, ieraudzīt, kāpēc man ir dota attiecīgā situācija. Protams, būs un ir, un nekur nepaliks tie izaicinājumi, jo tā ir par attīstību, par evolūciju. Jā. Un tad, kad ir izaicinājumi, tad mūsu uzdevums ir nevis hausā sākt raustīties, apjukumā, ko tagad darīt, kā man tagad būt, un visa pasaule pret mani. Neviens tev negrib nodarīt pāri, neviens. Pasaule nav par sāpēm, pasaule ir par ļaušanos, par uzticību, par sadarbību. Tad, kad tu sadarbojies, tad, kad tu uzticies, tad, kad tu paļaujies un skaidri, tu neguli tajā situācijā, tev ietriecās mašīna, tu sāc izkāpt ārā, sāc ārprāts, viss ir slikti, ja? Ok, tu tā kā adekvāti norēģē un pēc tam sāc padomāt, pievērst uzmanību, ko es esmu izdarījis tā, kāpēc es esmu izraisījis šo situāciju. Nevis tāpēc, ka es tur lēni braucu, vai tas onkuls tur, vai tante tur man kaut ko tur traka kaut kāda, ja, un nevainojam citus. Ok, es esmu viss, kas notiek tavā dzīvē, ir tavas apziņas izraisīts, ja. Tava apziņa ir ļoti spēcīgs instruments, lai radītu šo visu tavu burbulīti, jeb tavu to spēli, kurā tu šobrīd darbojies, ja. Un tad, kad tas notiek, apziņu ir iespējams vadīt apzināti, kļūstot par radītāju. Bet par radītāju mēs kļūstam tikai no šīs apzinātības, kad mēs spējam saskatīt situāciju, ja,
teikt, ok, priekš kam man tā situācija ir dota, ko tas man māca, ko tas cilvēks vai ko tā situācija grib man parādīt. Kur man ir arī bijis viens klients tikko, kurš bija uzrakstījis tā, ka man apriebies tur, kaut kā, varbūt es baidos kļūdīties, precīzi nepateiktu, bet man ir apnicis viens cilvēks, es negribu ar viņu sadarboties, tu vari noslēgt visas karmiskās attiecības, visu, un visu, lai viņš no manis atkatās, ja. Es uzreiz atbildēju to, ka, ja tu esi gatavs ieraudzīt jūsu mācības, ja, jūsu uzdevumus, mēs varam strādāt pie tā, ja, bet tā nebūs. Ir jāsaprot, ka neviens tavā vietā nenoslēgs visas durvis. Ja? Tava dvēsele ir ilgus laikus un iemiesojumus strādājusi, lai būtu te un lai tieši sastaptos ar to cilvēku. Ja? Jums tur ir uzdevumi, attiecības un visādi citādas. Šī te var ātri man aizvērt visu noslēgt. Tas ir bērna pozīcija. Ja? Es neko negribu redzēt, es aizēju projām, aizveru visas durvis un uz redzēšanos. Ja? Tagad gribu vieglumā un priekā. Tā nebūs. Jā, šeit nav par bērnu dārzu, šeit ir par pieaugšanu. Tikai tad, kad tu arī uzņemies atbildību par savu dzīvi, tu vari darboties un jau tev dod iespēju būt apzinātam un saskatīt situācijas. Vai tā bērns, paņemam, atceramies sevi bērnībā vai paņemam savus bērnus, tur 5, 7 gados. Kāds lēmums tev, ko tu vari pieņemt kādu lēmumu? Ja? Tu paļaujies uz vecākiem, vai vispār tu nedomā par to situāciju. Ja? Un tad, kad tu esi pieaugušais, ja, viņam nav atbildības. Bet, tā ir viņa arī pieredze uz doto brīdi. Bet tad, kad tu esi pieaugušais, tev jau bieži vien mēs iestrēgsim tajā bērnībā. Ja, jo mēs nezinām, kā tas ir, ka man tagad būs atbildība, ko man tagad darīt ar to atbildību. Ja es kļūdīšos, ja, kas notiks, ja es kļūdīšos? Te ir ļoti daudz cilvēki sastrēgs, ļoti daudz klienti nāk ar bailēm, kļūdīties bailēm, kaut ko darīt, izdarīt ne tā. Ja. Un, jā, tās var būt kaut kādas programmas no bērnības, varbūt no kaut kurienes citurienes, jā. Bet jāsaprot, ka bailes vispār ir ilūzija. Bailes nav par plūsmu. Noteikti nav par plūsmu. Ja ir bailes, tad tu izkritis kaut kur nogājis no sava ceļa. Var iedomāties tādu ceļu, jā, un plūsma ir vienkārši taisna, skaidra, vispār viņu nevar, būtībā nav izkustināma. Tu vienkārši esi, tev jautājumi nav vispār, kas notiek tavā dzīvē. Es gribu, es eju un daru visu. Kā tas notiks, ja pa ceļam tur man uzkāp uz kājas, es paskatos, ko tas cilvēks man grib piemācīt, uz ko viņš man norāda, ja? Kādas sajūtas viņš vai emocijas mani izraisa. Un tas viss, jāsaprot, ka viss, kas notiek ap tavu dzīvi, tavā dzīvē, ir tavas apziņas radīts, jeb tās ir tavi mazie spogulīši tev pašam. Tie cilvēki, neviens negrib tev neko nodarīt. Viņi tev nāk, lai tev palīdzētu. Un tev pie tam vēl ir līgums ar viņiem, saslēgumi un vienošanās. Tu tajā brīdī 30 gados atnāksi man uzkāps riktīgi tā uzkāps, ka es visu mūžu to atcerēšos, bet man uzdevums būs tev piedot, ja, vai atlaist, vai ar pateicību ieraudzīt to, ko tu gribi man mācīt, piemēram, par savām personīgajām robežām, ja, kad man ir jāizstāv sevi, man ir jāiemācās sajust, kas es esmu. Ja. Tas cilvēks, viņš rāda, tas, protams, ir neapzināti, ja? Bet tad, kad mēs sākam paši apzināties, tad mēs arī redzam tās mācības. Un tas ir tas, kas mums pietur un atkal tai plūsmai, ja? Kas dod mums iespēju bācis, taču varu būt radītājs. Jo radītājs, vēlreiz saku, tas ir par pieaugšanu. Ja tu esi bērns, kāds bērns ir radītājs? Ja? Viņš var tur uzbūvēt savu smilšu pili, bet tas nav pietiekami, lai viņš varētu tur apgādāt to smilšu pili ar kaut kādām pārtikām un padarīt viņu reāli. Ja, šobrīd mums, tāpēc arī ir, ja mēs esam pieauguši, mēs uzņemamies atbildību un mums būtu tiesības radīt savu dzīvi. Un tad, kad tev ir tiesības radīt savu dzīvi, tu vari izvēlēties pieredzes, tu vari izvēlēties, vai tu gribi iet tajā pieredzē, vai tev pietiek tikai apzināties, ja, vai tu gribi radīt, piemēram, tad, kad tu esi radītājs, tev viss nāk viegli. Es gribu pieredzi padzīvot Balī. Lūdzu, tev saliekās viss tā, ka tev būs jādzīvo. Bet, protams, priekš tā, lai tas notiktu, tev kaut kas ir jāizdara. Vismaz jāpasaka, es gribu padzīvot Balī tagad 2 mēneši. Es, starp citu, gribu. Ja kādam ir iespēja, es drošies atvērts šādiem piedāvājumiem, ja? Un tad, kad tu tā pasaki, un tad tā enerģija atbrīvojās, ja? Un tad viņa var spēlēties un
nākt, būtībā sākt realizēties, jā. Un arī plūsma ir par to, ka tu saproti, ko tu patiesībā gribi. Ja nav sapratnes, nav saiknes ar sevi. Jā. Jā, man liekas, lai vispār tur nonāktu, vispirms ir jāizdara jau diezgan liels darbs ar sevi, kas tā kā, tu nevari tā kā no divāna dzīves, kur viss ir tur valdība slikti, vecāki slikti, partneri slikti un vēl kaut darba kolēģi vai priekšnieki slikti, vienā dienā kļūt par radītāju, jo, man liekas, lai tur pārslēgtos, ir tiešām tev diezgan daudz jāpaskatās uz sevi, jāsaprot, kāpēc tu dari tā, kā tu dari, kāpēc tie visi citi ir slikti, vai kāpēc tu, nezinu, kāpēc tu visus vaino tā vietā, lai sāktu ar sevi, un tas nav tā kā, to nevar izdarīt aizejot pie tevis vai kāda cita droši vien vienā sesijā, tas ir diezgan liels darbs ar sevi, lai attīrītu visus tos, nezinu, tos uzslāņojumus vai kaut kādus ierobežojumus, jo pārsvarā jau tā nav viena situācija. Varbūt ir kāda viena situācija, bet tur jau, vismaz manā pieredzē arī strādājot ar tevi, ir vēl nescik situācijas uzģenerētas, lai es tiešām nostiprinātu to kaut kādu pārliecību, kas pēc tam man var ierobežot uz ilgāku laiku. Vai ir tādi gadījumi, kad arī tiešām var aiziet vienā sesijā un to kaut kādu to atslēdziņu atslēgt, un viss pēc tam cilvēks var pārslēgties uz to plūsmu. Vai varbūt kādai tevis pašas pieredzi, jo tu jau arī nāc no ofisa vides, un tad šodien tu vadīji kvantopsiholoģijas sesijas, un mēs te runājam. Tas ir tāds viens lēciens, vai tomēr tas ir tādas vairākas pieturas, lai notiktu tas pārēja no lietotāja uz radītāju? Tad, kad veseli sāk mosties, tur vispār nav variantu atlikt atpakaļ. Nē, vienmēr ir varianti, jā. Bet, tā tad saucās degradācija, un ja tu neēd dvēseles ceļu, agri vai vēlu, dvēsele var izlemt, tā kā izbeigt šo inkarnāciju, līdz ar to izvest tevi caur no šī iemiesojuma, caur kaut kādu slimību, piemēram, pārāk, tā kā, ja viņi redz, ka nav ar tevi vispār vairs saikni, ko ņemties, ja, tad tā dvēsele var pieņemt tādu lēmumu. Tādi gadījumi ir, bet pārsvarā viss notiek maksimāli tā kā harmoniski, un tā dvēsele mēģina pamodināt to iekšējo, tā kā pievērst uzmanību sev, ja, un tā pievēršana uzmanību sev notiek, protams, ar kaut kādiem diskomfortiem, ja, ar kaut kādiem stāvokļiem, situācijām, kas ir tādas tā kā ierobežojošas, kaut kādas spiedošas, sāpīgas. To es saucu par trešo brīdinājumu, ja, tad, kad tava dzīve nonāk nulles pozīcijā, un tev ir, būtībā tev vairs nav ko zaudēt, ja. Parasti ir 3 brīdinājumi. Ir viens brīdinājums, ka tev saka, maigi, nebūs, jā, pasties kaut kur citur. Tad, kad tu to ignorē, tad tev uzsit pa pirkstiem. Nē, tur nē, jā, bet tad, ja tu atkal ignorē, tad tev aizved līdz nulles punktiņam, atņem visu, jā. Un tas ir ļoti sāpīgi, tiešām tas nav patīkami, ja mēs skatāmies no cilvēka tās projekcijas, bet ir jāsaprot, kad pats esi vainīgs, jā, jāuzņemās atbildība. Ok, es neredzēju, nebija drosmes, gribēšanas, varēšanas un iespēja, jā. Noteikti nevajag šaustīt sevi, ak, Dievs, ko es varētu tur kaut kad darīt, jā. Tas jau bija, tas vairs nav aktuāls, to vairs izmainīt nevar, jā, darbojamies šajā brīdī. Cilvēkiem arī, man gan nav tik daudz klientu, kas uzreiz saka, dod man atslēgu, es tagad teju, paldies. Tomēr ļoti daudz nāk uz sesijām kā uz terapiju. Ja? Terapija tas ir ilgākas sadarbības, un tie rezultāti ir vienkārši fantastiski. Tie cilvēki, kas pirms pusgada nespēja bilst ne vārdiņu, ja? Un kaut ko aizstāvēt sevi, tagad dara savas lietas, izpaužās, ir veselīgās attiecībās, ir tiešām meklē to piepildījumu un vieglumu. Protams, viņi iet caur tām transformācijām, tās ir neizbēgamas, un katram mums ir savs temps, ja? Citam ātri, centrafūga izgriežas, izgāju ārā, tagad viss atkal, ja? Citam ir kaut kā tā izstiepti, bet tas ir atkarīgs no apziņas, cik ātri viņi ir un kāda ir gatavība, ja? Jo tomēr skolotāji mūsu augstākie virsapziņas aspekti, vienalga, kā mēs viņus nosauksim, viņi tomēr mūs
pasaudzē, jā, nevis tā bliež tagad, ja, piemēram, ja tev ir jāmaina darbs un tev vairs nav iespēja, bet tu neklausi, jā, nu tad viņi tev visticamāk kaut kādu izveido situāciju, kur būs atlaišana vai kaut kāda nepatīkams kolēģis, kā daļa vajadzēs iziet, ja? Un ja tajā brīdī tu nesāksi vainot to telpu un paskatīsies sevi un pateiksi, ok, labi, šī ir iespēja man iet kaut ko darīt jaunu, jo es tāpat visu laiku gribēju, ja? Nevis sodīt vai nosodīt to telpu, ka jūs visi tādi slikti, ja? Kas atkal ir bērna pozīcija, ja? Visi citi, bet nē, ja? Tas ir uzņemties atbildību par savu dzīvi, līdz ar to, tad, kad es savu atbildību, tad, viss, labi. Labi, nesanāca, bet tagad es iešu un darbošu. Un tas dod tieši tas brīdis, dod sava spēka sajušanu, dod sajust to gara spēku, kuram vienkārši ir nereāls potenciāls, jā. Tur ir tas liela, milzīga struktūra, jā, un kurai tur nav vispār nekādu ierobežojumu, jā. Tas ir par to, ko es laiku runāju, tā plūsma, tad, kad plūsma, tu esi tā kā savā dvēseles plūsmā, jā, bet tad, kad tu savienojies vēl ar garu, tad tu vari visu pilnīgi, jā. Un, jā, un kāds bija jautājums? Par to arī bija, vai tas ir tā kā, es varu izvēlēties kļūt par radītāju, vai tomēr tas ir process, kur tev ir jāpastrādā visu to savu bagāžu, ko tu esi savācis vai nu šinī vai citā dzīvē, lai pārslēgtos no tā lietotāja uz radītāju. Nu jā, un tā ir izvēle, vienkārši izvēlēties sevi. Arī par to, tad, kad tu izvēlies sevi, tad tu sāc apzināties, ka tā dzīve ir tikai par tevi. Tur nav, neviens vēlreiz negrib tev neko nodarīt pāri, neviens nav tur nācis, lai tev tagad grieztu un kaut ko tur sabojātu tavu dzīvi, ja? Viss ir par tevi, un tikai tad, ja tu apskaties, ok, kas tas ir, ja? Priekš kam tas ir nepieciešams manā dzīvē, jebkādas situācijas. Visticamāk, viņas atkārtos kā cikliem, ja? Pēc pieredzes varu teikt, cilvēki iestrēs, piemēram, tā vainas sajūta, visi vienmēr, es esmu vainīgs, jebkāda situācija, ja? Ar kaut kāds aizvainojums, un dusmas un agresība višķi savādāk ir. Bet tas ir aizsarga mehānisms, kā mēs mēģinam nepieļaut, lai mums pietuvojās klāt. Jā. Tad, kad tur ir sāpe, tur ir dziļa sāpe, un tad, kad tu sāc atrodi to sāpi, tad ir daudz vienkāršāk. Bet vienas sesijas laikā noteikti ir iespējams atrisināt attiecīgo situāciju, iekustināt attiecīgo pieprasījumu. Ir tādas advancētas dvēseles, kas ir gatavas, un viņas saka, tās jau ir cilvēki, kas nāk jau ar nulles punktā, ja? Es esmu pazaudējis visu, ja? Vai es esmu jau līdz izmisumam, es vairs nezinu, vienalga, es esmu gatavs. Tā transformācija notiek 1-2 sesijas laikā ļoti strauji, ja? Un tā dzīve mainās burtiski 180 grādos. Ir tādas dvēseles, kas cilvēki, kas nāk, tā kā viņi saprot, bet viņiem ir viņi tā kā mazi kuģīši, čuk, tā lēnītām, jā, sāk kustēties, un viņiem tas ir ok. Sesijas laikā nekad nepaceļās kaut kas ir ļoti sāpīgs, ar ko cilvēks nav gatavs, jā, tikt galā pats. Paceļās tikai tādas lietas, kas ir gatavība, kas ir gatavas izstrādāties. Ja ir ļoti liela apziņas pretestība, bet prāta pretestība, to uzreiz var just, un tad mēs attiecīgi arī pievēršam uzmanību, esam daudz maigāki un viltīgāki, ja, darbojoties ar to prātu, kas ir arī ļoti interesants process, gan man, gan arī tam cilvēkam, un arī interesanti pavērot vispār, kā mūsu psihe strādā, kā viņi sāk mūs tur bloķēt un visādi citādi darboties, bet mēs tiekam noteikti ļoti viegli galā, ja, un tad, kad mēs atgriežam cilvēku pie sevis, tad tas ir tāds pielīdzināms dzimšanai. Jā. Tas ir tāds process, ka tu beidzot vari elpot, tu beidzot vari nemukt prom no sava ķermeņa, tu beidzot vari just, tu drīksti būt, un jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti pateicīgs process. Es vispār esmu starā par savu nodarbošanos, jā, kas man ļauj būt klāt šīm dzimšanā. Jā. Un ļoti daudzi mani klienti jau ir nosvinējuši 2. dzimšanas dienu.
Par to es arī ļoti priecīga un gandarīta, jā, un vienmēr priecājos par rezultātiem. Tā kā, jā. Jā, es domāju, šī būtu arī tā vieta, kur mēs šodien varētu apstāties, lai turpinātu jau ceturtdienu garākā sarunā un pēc tam arī diskusijā Retrītes labotības klubā ar visiem eksperta līmeņa abonementiem. Tie, kuri vēl nav paspējuši pieteikties uz labotības klubu, to var izdarīt vai nu mūsu mājaslapā, pašizaugsmes sadaļā un tālāk meklējiet labotības klubs, vai arī tepat Instagramā Linktree ir tiešā norāde uz labotības kluba lapu, kur caur Buy Me Coffee tātad šo vietni var parakstīties uz labotības kluba abonementu, kur abonementa ietvaros katru nedēļu jūs saņemsiet dažādas gan rakstiskus ieteikumus, gan praktiskas visādas nodarbības savas pašizaugsmes veicināšanai, gan arī reizi mēnesī būs tikšanās ar mēneša iedvesmotāju, un pirmā iedvesmotāja mums būs Irīna, un tad ceturtdien mēs ar visiem labotības eksperta abonementiem tiekamies. Aicinu tiešām izmantot šo iespēju, jo daudzreiz pašizaugsmē ir tā, ka mēs vai nu dodamies uz retrītiem vai uz sesijām, kur mēs tiešā veidā strādājam ar kaut kādu jautājumu, vai arī tad mēs lasam dažādos avotos, skatāmies podkastus, kur mums kāds iedod informāciju, bet šī ir tā iespēja, ka mēs varam piekļūt tiem praktizētājiem tiešām arī padiskutēt, jo daudzreiz rodās jautājumi pēc sesijām vai pēc kaut kāda podkasta vai raksta izlasīšanas, un tad mēs paliekam ar tiem jautājumiem pie sevis. Tad šī būs tā iespēja, kad var gan paklausīties, gan pēc tam arī iesaistīties uzreiz diskusijā, būs piekļuve Irīnai, un visi kopā meklēsim šīs atbildes, un kā tieši tā plūsma un radīšana izpaužās pie priekš mums. Vēl noslēgumā es gribēju pajautāt, Irīna, tu saucies kvantu psihologs, akašu kronikas, un draudzien droši vien no retrītes jau arī, un tavi sekotāji, protams, ir gan advancēti, bet iespējams kādam īsti nav skaidrs, kas tad tajās sesijās notiek. Varbūt tu noslēgumā varētu pateikt, kas ir tie jautājumi vai vajadzības, ar kurām skatītāji un klausītāji var pie tevis vērsties. Tie pieprasījumi ir ļoti dažādi, sākot no muguras sāpēm, beidzot ar es nesaprotu, kas es esmu, jā. Dažādas attiecību problēmas, jo būtībā tas viss ir par un ap tevi, ja? Viss, kas saistīts, kas notiek tavā dzīvē, tas arī ir aktuāls, vienmēr būs aktuāls. Un, jā, katram ir savs, katrs klients ir īpašs un ļoti skaists, jā. Un būtībā tā kvantu psiholoģijas metode ir salīdzinoši jauna, līdz ar to, un šim laikam piemērot. Jā, tas ir ātrākais veids, kā nesēdēt gadiem, neizmantot kaut kādas pazīstamas, varbūt psihoterapijas, psiholoģijas metodas, jā, kas ir domāts ilgākam laikam, bet šī metode ir maksimāli harmoniska, lai cilvēks, kas ir gatavs darboties, ja, tas svarīgi ir gatavība. Ja tu vienkārši gribēsi nākt pamēģināt, un tev nebūs apzinātība, kaut ko izdarīt tur, ja, jo tad tas rezultāts visticamāk nebūs, ja, tāds, kāds viņš varētu būt, ja cilvēks ir gatavs mainīties, darboties, un vairs nav jāmēģina urpties sevī, mocīties vairākus gadus, ja, tas iespējams šobrīd. To izdarīt ļoti īsā laikā. Jā, pāris sesiju laikā tu vari atrisināt savu ilgus laikus, piedzīvot kaut kādu situāciju, problēmu. Jā. Dažreiz ir pat vienas sesijas laikā ļoti vienkārši, ļoti viegli izdzīvot, apzināties, ieraudzīt tās lietas, ko es nesais vairākus 10 gadu. Jā, ir arī tādas pozitīvas pieredzes. Rezultāti ir visiem. Jā. Citiem spēcīgāki, citiem nav tik spēcīgi varbūt, bet tas ir atkarīgs no cilvēka apzinātības. Jā. Tad, kad pēc sesijas tā sajūta viņa ir uzreiz, viņa nemainās. Būtībā darbs arī notiek ar zemapziņu, virsapziņu un arī apziņu. Līdz ar to 3 līmeņi ir saslēgti. Tas nav tikai par šo dzīvi, tas ir par iepriekšējām dzīvēm, tas ir par
dzimtas līniju. Jā, viss mūs ietekmē, mēs esam daudz dimensionāls būtnes, līdz ar to šī metode palīdz ieslēgt, saslēgt visus līmeņus vienlaicīgi un ļoti operatīvi atrast sakni, jā, ar kuru, no kurienes vispār viss sākās. Jā. Tad, kad mēs atrodam, darbs arī notiek fizisko ķermeni, līdz ar to arī strādā psihosomatiskie receptori, ja, un arī tās sajūtas, cilvēks fiziski sajūt, kā mainās, piemēram, neironu savienojumi. Ja. Fiziski izjūt, kā tur tie karstumi, skudriņas, tirpiņas nāk, plūst un to iekšējo paplašinājumu. Tas nozīmē, ka aiziet bloki, aiziet kaut kādas programmas sastāvējušās, kas vairs nav aktuālas, ja, kaut kādi uzstādījumi. Un tas viss ir, būtībā es to saucu par maģiju, bet maģija tādā ziņā, kad dotajā brīdī, pateicoties jaunām enerģijām un mūsu, varbūt tam, ka mēs vispār strādājam, ja, ar sevi, tam, ka mēs esam gatavi mainīties, gatavi iet uz jaunu, būvēt jaunu pasauli, mums iedot tādas metodas, ar kurām ļoti efektīvi var izstrādāt visas savas, lielāko daļu savu uzstādījumu, programmu un savu situāciju. Jā. Jā, tajā garīgajā un pašizaugsmes ceļā daudz tiek runāts par dvēseli vai to, ka mēs visi esam dievišķā daļa un visi esam tā kā mazi dievi vai dievišķi. Un priekš manis, man liekas, viskaistākais tavās sesijās, protams, ir tie rezultāti, kāpēc es eju, bet tāds emocionālais pārdzīvojums daudzreiz no tā, ka tu tiešām sajūti to savu dvēseli, sajūti to savu lielumu, vienotību, to atbalstu, kas tev ir no augšas, no visiem pavadoņiem, skolotājiem, no visuma. Tas ir kaut kas tāds, ko to nevar izlasīt, par to nevis zini, izlasi, saproti, bet tu to piedzīvo, un tas ir tāds, nezinu, tas maina tevis, nezinu, burtiski visās šūnās, un to sajūtu nevar aizmirst, jo tas maina visu, maina skatu uz sevi, uz dzīvi, uz to, kas mēs esam, un tas pārdzīvojums vēl ir tāds, kā es nezinu, ja tas darbs ir tā kūka, tad tas ķirsis ir vismaz tikpat liels, cik tā kūka. Tā kā es tiešām visus aicinu kādreiz pamēģināt sev pieskarties, sajust savu vienotību lielumu caur kādu tavu sesiju. Paldies tev liels! Paldies tev! Tad tiekamies ceturtdien. Paldies! Paldies visiem, kas skatījās. Jā, tiekamies ceturtdien Labotības klubā, 7:00. Visiem eksperta līmeņa abonementiem 15 minūtes pirms sarunas sākuma tiks nosūtīts Zoom links. Kā jau teicu, tie, kas vēl nav paspējuši pievienoties Labotības klubam, to vēl vajag mierīgi paspēt. Un jā, tiekamies ceturtdien un uzzināsim vairāk, kā kļūt par radītāju, sajust plūsmu. Varēsim izrunāt varbūt arī kaut kādus personīgākus gadījumus tieši ar Irīnu, jo ir tāda iespēja tikt viņai klāt, tā kā aicinu visus izmantot. Un paldies, ka bijāt mūsu trīskāršajā pirmajā laivā retrītā. Manā personiski un arī Irīnas kopā ar mums mēs novērtējam un tiekamies visi ceturtdien. Atā! Paldies! Atā!